Nu labi, tad šodien par 5 mīlestības valodām, netiskajām eļām, kas noteikti padarīs katru dāvanu jo īpašāku. Ja es jums tagad pajautātu, kas ir tas, kas tev liek justies mīlētai? Varat čatiņā uzrakstīt, jo tas ir interesanti arī jums pašām padomāt priekš sevis, kas ir tā darbība. Vai tev ir svarīgi, ka tev, tad, kad tev uzdāvina kaut kādu konkrētu dāvanu, vai, teiksim, dāvanu, vai tad, kad tev palīdz kaut kādos darbos, vai tad, kad tev sāka stāsta par to, cik ļoti tevi mīl. Kurš ir tas, kas ir tā darbība no otra cilvēka? Nu, šeit vairāk jau droši vien tā kā par varbūt partneru attiecībām, bet arī tādi atzinības no kolēģiem, no priekšniekiem, piemēram, arī, kad ko tu saņem. Vai nu tev, pieņemsim, kāds kolēģis tavā vietā kaut ko izdara to, kas tev, nu, galīgi varbūt nepatika, ja? Vai varbūt atkal tu atnāc mājās un kaut kāda tava ikdienas lieta jau ir izdarīta, ja? Kad būtiski atvieglo tavu ikdienu, ja? Vai tad, kad tev somā vai kabatā vai kaut kur, vai mašīnā vai kaut kur ir saliktas dāvaniņas un tu priecājies katru reizi, kad cilvēks par tevi piedomājas un kaut kā tevi pārsteidzis. Kas ir tas, kad ja tu tā padomā godīgi tā pie sevis, kas ir tas, kas tevi pārsteidz? Kas ir tas, kas liek tev justies mīlētai? Varat tā pateikt, kas jums ir svarīgi? Varat šito, kas grib, varat uzrakstīt, vai varat pie sevis padomāt, jo mēs noteikti par to vēl runāsim, un tad jūs sapratīsiet, kāpēc šāds jautājums. Jo, lai mēs varētu maksimāli dot gan otram cilvēkam, gan arī tām dāvanām, kad, ja jums prasa, vai, piemēram, jums tagad būtu jāuzraksta vēstule Ziemassvētku vecītim, tad kas ir tas, ko tu vēlētos saņemt? Vai nu tādu nedalītu uzmanību, kopā būšanas laiku, ceļojumu kaut kur tepat vai pastaigu, ja? Kas ir tās lietas, kas tev ir svarīgas? Un šeit mums ir svarīgi saprast, kas ir tā mūsu mīlestības valoda. Un tad arī to var pārunāt atkal ar saviem mainiekiem. Īstenībā šī arī varētu būt tāda laba tēma, ko pie kādā vakarā arī izrunāt ar pārējiem mainiekiem. Lūk, tā kā noteikti par šo padomā, kas ir tas, kas tev liek justies, nu jā, mani mīl, jā, mani ciena, ja? Jo mums katram tas var būt pilnīgi atšķirīgas lietas. Bet nu mēs sāksim pēc kārtas par katru valodu, un tad es domāju, jums arī taps skaidrāk, kura ir tā, kas tev ir svarīgāka visvairāk. Tā, paskatīšu, kas ir čatiņā, ikdienas rūpes. Jā, kad tavā vietā palīdz atrisināt kaut kādas problēmas. Nu jā, ka tev nav jādomā par visu, ja, bet ka tu zini, ka par kaut kādām svarīgām lietām ir parūpējušies, jā. Jā, nu tad viena no šīm mīlestības valodām ir apliecinājuma vārdi, jeb tie var būt kā komplimenti, jeb tie var būt kā tāds uzmundrinājums tad, kad nolaižās rokas, vai arī tāds iedrošinājums ejam un darām, vai tas var būt mierinājums, varbūt tas ir arī, ka tev palūdz piedošanu par kaut ko, ja? Tā, ko mēs nereti varbūt neizdaram vai ko liekas nereti, nu tas ir pats par sevi saprotams, ja? Bet tev ir svarīgi, lai tev palūdz šo te piedošanu, ja? Nevis es tāda varbūt ego, bet es tāda, nu atvainojies, man nebija taisnība, ja? Ka tev ir svarīgi šis te apliecinājums, atzinība, ja? Vai kad es izdarīju, vai es kļūdījos, ja? Vai man rīcība bija varbūt ne tāda, un kad ir šī te atvainošanās. Noteikti pateicības izteikšana par to, ka tu uztaisīji kolosālu kafiju vai tava tēja ir pati labākā, ja? Tā, ka, nu, tu esi malacis, ja? Un es tevi abrīnoju, un es tevi lepojos, ja? Šie te apliecinājumi vārdi, kuri noteikti mums ir ļoti svarīgi, kuram vairāk, kuram mazāk. Protams, kā es teicu, nav jau tā, ka mums kaut kāda no šīm te valodām būs nesvarīga, ja? Skaidrs, ka mums katram ir tas viss kopums svarīgi, bet pavērojam, kurš ir tas, kas mums ir vissvarīgākais. Un beigās es jums arī iedošu testu, tad jūs varēsiet vēl viņu papildīt un sevi pāranalizēt. Tad, ko mēs darām ar šiem te apliecinājumu vārdiem? Tātad noteikti šie te apliecinājumi vārdi ir, nu, neskaitāms reizes es tevi mīlu. Mēs noteikti gribam cilvēks, kuram ir svarīgi šie apliecinājumi vārdi, īpašās sievietēm, ja? Neskaitāmas reizes šis te es tevi mīlu vai paldies, ja? Vai ļoti svarīgi, kad komentē
Tā, kas netiek iekšā. Jā, es atvainojos. Lūk, arī paldies pateikšana, ja pat tas ir kaut kāds neliels darbiņš, jā, paldies, tu man ļoti palīdzēji, ja, ka arī tas otrs jūtās, tā, svarīgi, ja. Tāpat jau varbūt komentāri sociālos tīklos, ja, jo pieņemsim arī, ja cilvēks kaut ko dara, kaut ko raksta, viņam ir ļoti svarīgi, ne tikai no tāda, ka, teiksim, lai nospodrinātu savas spalviņas, ja, bet tīrais tā, ka tam cilvēkam ir svarīgi šie apliecinājumi vārdi, kad jā, tu esi malacis, ja. Burgeru metoda komunikācijā, tas ir viens tāds ļoti interesanta metode, kad cilvēkiem, kam šie apliecinājumi vārdi ir svarīgi, un faktiski to var noteikti attiecināt vispār uz tādu komunikācijas labo praksi, ja mēs gribam pateikt varbūt kaut ko negatīvu, vai izteikt kādu šo te pat nevis aizrādījumu, bet kaut ko tādu, ka mums ir jāpasaka, ka kaut kas varbūt netik pozitīvs, ja? Tāda kritika, veselīga kritika. Tad šī te burgeru metode ir ļoti vērtīga tādā ziņā, ka, lai mēs neaizvainotu to cilvēku, īpaši, ja tas cilvēkam ir ļoti svarīgi šie apliecinājumi vārdi, īpaši, ja tas ir tukam, tā esi tukam, tas ir svarīgi, ja mēs šobrīd esam vairāk sievietes, tad kā tas notiek? Tas notiek tā, ka sākumā, teiksim, mēs izsakam šo te pozitīvo apgalvojumu, ja, kad tu esi ļoti labi pastrādājis, tu esi ieguldījis ļoti daudz darba, taču varbūt mēs varam tur mazliet kaut ko pamainīt vai izdarīt savādāk, vai varbūt padomā vēl pie tā un tā, un tad atkal noslēdzam ar kaut ko pozitīvu, jā, taču jā, darbs ir ieguldīts daudz, tas ir izdarīts baigi forši un tā, ka tu it kā pasaki to kritiku, bet tas nav tā, ka pateikt, nē, klausies, šito pārstrādā nedara, jā. Lūk, un arī, ja mēs zinām, ka man tas ir svarīgi, tad es varu aiziet pie tā otra cilvēka un pateikt, hei, varbūt tā, ka man ir ļoti sāpīgi, ja tu man, piemēram, pasaki, tā, ka pat taisno acīs, jā, varbūt tu varētu, man ir svarīgi zināt arī, teiksim, to iegūt šo te pozitīvo arī, kas ir izdarīts, ja, tikai nevis bliest par to, kas ir slikti, ja, kad man ir svarīgi šī tava arī atsauksme, jo es esmu tur ieguldījis lielu darbu, ja, piemēram. Respektīvi arī, kad tavi vārdi, piemēram, vai tavs kaut kāds asāks izteikums man ļoti, ļoti aizvaino, ja. Ja mēs tam otram cilvēkam pasakam, viņš saprot, viņš to var uztvert un respektēt, jo, ja mēs nepasakām, tad viņam varbūt liekas, ka tā ir norma. Un citiem tiešām tā ir norma, jo citi, ja jūs tā novērojat arī varbūt kā jums līdzcilvēki vai kaut kur draugi, kā runā, ja, tad mēs pat varam novērot, ka katrā pārī ir atsevišķi citādās komunikācija veids, ja, kad vieni runā tās un strikti, un viņiem tas ir pilnīgi pieņemams komunikācija veids, tad citiem ir atkal pilnīgi citādāks, ja, un šīs te arī tās mīlestības valodas dažādākās. Tad, kas attiecās par dāvanām, kā mēs tās varam padarīt īpašas, un cilvēkiem, kam ir šie apliecinājumi vārdi svarīgi, var novērot, ka viņi noteikti ļoti, ļoti priecātos. Piemēram, par skaistu dāvanu burku, kurā iekšā ir šie apliecinājumi, piemēram, 100 iemesli, kāpēc es tevi mīlu, vai 100 iemesli, kāpēc tu esi pati labākā mamma, vai 100 iemesli, kāpēc tu esi pati labākā māsa, ja, vai respektīvi, jūs domu saprotat, ja, tad šī te atzinība. Noteikti atzinība draugu priekšā, ja, kad ir sanākuši draugi, ir cilvēki, ir balīte, šobrīd gan viņa nav, bet tad, kad ir, ja, tad pie cilvēku tādā lielākā pasākumā, ja, vai arī ģimenes lokā, bet mēs tā visnotaļ lielākā, plašākā lokā izsakam to, ka jā, es pateicos tam cilvēkiem, viņš man ir palīdzējis, viņš man ir izdarījis daudz ko, ja, kad es tiešām ļoti novērtēju un attiecīgi izsakam šo te atzinību tā skaļi, ne tikai starp diviem vieniem. Tikpat arī šie cilvēki ar apliecinājumiem vārdiem ļoti noteikti novērtē vai viņiem ļoti uzmundrina dienas gaitas, ja mēs aizsūtām, piemēram, SMS vai e-pastu ar kaut kādu foršu novēlējumu vai, hei, lai tev laba diena, piemēram, ja? Vai vienkārši buča, piemēram, gaidu mājās, taisu vakariņas, ja? Viņiem tas arī noteikti būs ļoti, ļoti svarīgi un tāds, forši, viņi par mani piedomā, ja? Un piedomāt tieši un atrakstot un pasakot to vārdos. Vai arī vienkārši pazvanīt, pajautāt, kā tev iet, kā tava diena, ja? Tāpat noteikti šķiet, es ar tevi lepojos, es esmu par tevi ļoti priecīga, tas malacis, ja, un attiecīgi šie te uzmundrinājumi vārdi un atzinība, tas ir vienkārši superīgi. To viņi ļoti novērtē. Ko mēs vēl varam viņiem dāvināt, ja? Tad noteikti
tie var būt arī kaut kas tāds, par ko tu esi arī par viņiem padomājis noteikti. Piemēram, kā dziesmu, CD diski tagad varbūt nav vairs tik populāri, bet tā vai citādi tie var būt kaut kāda disku kompozīcija vai varbūt kaut kāds mīļākais izpildītājs ar dziesmām, kas tieši asociējās tev ar to cilvēku. Ja? Kad es par tevi padomāju, un tad, kad vai uztaisim bilžu albumu, ja? Kad, piemēram, es par tevi domāju, un redz, es uztaisīju šo te albumu, domādama par tevi, cik mums kopā tur bija tajā, un ceļojumā forši, ja? Un tas man ar tevi asociējās ļoti daudzām foršām atmiņām, ja? Tā kā, attiecīgi noteikti šo te var te vēl pagarināt šo te plašo dāvanu klāstu, ja? Bet noteikti tie ir tādi vārdi ar to, ka paldies, ka tu man esi. Ja? Protams, tas mums noteikti, jūs teikt, noteikti galvā ir tāds, jā, bet tas taču visiem ir svarīgi. Ja? Piekrītu visiem, bet noteikti, ka mēs iesim cauri visām šīm te valodām, jūs sapratīsiet, jā, šis man tomēr ir svarīgāk. Ja? Lūk, kas vēl, ko es sasaistu šeit un ko es noteikti darīšu arī šogad, pat cik nebūs iespēja aizbraukt pie visiem draugiem un tur, kur es vēlos braukt ciemos un parasti braucu, tad šogad man īpašā dāvana noteikti, ko es darīšu, būs noteikti vēstules un apsveikuma kartiņas, ko mēs varam rakstīt tieši rakstiskā veidā, nosūtīt pa pastu. Un tas, ko mēs varam darīt, izmantojot vēl mūsu eļļas, lai tagad cilvēks atver šo te aploksni, šo te skaisto Ziemassvētku kartiņu, viņu sagaida ne tikai tas skaistums un tie mani apliecinājumi vārdi un apsveikums, bet lai viņu sagaida arī brīnišķīgs aromāts, ka viņš atver un viņš pilnīgi atver Ziemassvētkus. Un, protams, viena no manām, kā es visu laiku fanoju, manām top eļļām ir Christmas Spirit maisījums. Tikpat labi tas var būt arī apelsīns vai kanēlis vai kāds cits jums mīļš maisījums vai kāda eļļa. Un, lai to uztaisītu tādu aromātisku, tad var paņemt tādu plasmasas vai kastīti vai maisiņu, paņemt vates disku, uz vates tā pikucīšu vai disku uzpilināt kādus 2-3 pilienus eļļas un tās apsveikuma kartiņas visas salikt iekšā tajā tādā, tā kā plasmasas kabatiņa, ja, ir tāda. Un paturēt kaut kādu brītiņu, tad tās aploksnītes, tās kartiņas ir papīra, un viņas uzsūk šo te aromātu. Un tad mēs viņas pēc tam sapakosim smuki konvertos. Un tagad tas cilvēks atvērs, tad viņš būs vienkārši sajūsmā par to, cik ļoti smaržos arī šī aploksne. Un tad, kad viņš turpmāk šo te aromātu sajūtīs, viņš vienmēr atcerēsies par jums, jo tas bija brīnišķīgs pārsteigums. Tā kā noteikti varam iesmaržināt savas aploksnes. Vispār varam iesmaržināt visu, ko mēs dāvināsim. Ļoti labi tam der noteikti arī šīs te koka dekorācijas vai čiekuri, koka dekorācijas, ko karina iglītē, ja, uz tām. Tās arī ļoti labi uzsūc ēterisko eļļu, līdz ar to noteikti var uzpilināt uz tām. Varbūt jūs varat arī aploksnītē likt klāt, lai dāvinātu. Tāpat arī uz čiekuriņiem var pilināt eļļas, ja, un pielikt kā dāvana iesaiņojumam klāt šo te aromātu vēl. Tā kā noteikti mēs vēl varam īpaši pastiprināt ar aromātu šo te apliecinājumu vārdu, jo atceramies, ka mēs runājam par eļļām, kad ar aromātu mēs varam radīt, pastiprināt šīs te sajūtas. Un, ja tas ir kaut kas tāds ļoti mīlīgs un patīkams, ja, tad cilvēkam ir šis te pozitīvais ankurs, jeb tas aromāts asociējās ar to pozitīvu, ar to atzinību, ar to mīļo vārdu, ar to apliecinājumu, ka jā, es tev esmu svarīgs, ja, un es par tevi domāju. Tā kā noteikti mēs varam pastiprināt savu dāvanu un savas dāvināšanu šīs te sajūtas arī otram cilvēkam. Turklāt mēs paši sev varam radīt tādu foršu noskaņu, taisot, gatavoja dāvanas un dāvinot, jo dāvināšanas prieks, man liekas, reizēm ir lielāks par dāvanu saņemšanu. Noteikti kopā pavadītais laiks ir ļoti, ļoti svarīgs, tā ir vēl viena mīlestības valoda, un tas kopā pavadītais laiks ir tas, kas mums varbūt šobrīd pietrūkst, un it kā viņš ir. Par to, ka mēs te ir tā doma, nevis vienkārši mēs apsēžamies kopā un pēdam, bet tā ir tā nedalītā uzmanība, kad, hei, mēs jau varam sēdēt kopā. Visa ģimene varbūt mājās karantīnā, piemēram, ja, šodien, bet tas laiks, cik tu velti tam otram cilvēkam,
Tikpat labi var katrs visi būt mājās, katrs sēdēt pie sava datora, savā istabā, un tas noteikti nebūs kopā pavadītais laiks. Šis ir stāsts par kopā pavadīts kvalitatīvs laiks, par nedalītu uzmanību. Nedalīt uzmanību saviem bērniem, nedalīt uzmanību savam partnerim, nedalīt uzmanību tad, kad jūs esat kaut kādās sanāksmēs, piemēram, vai uzklausat kādu cilvēku, uzklausat draugu, ja? Tad tā ir tā nedalītā uzmanība, ka tu esi šeit un tagad un pilnībā šajā sarunā. Tas ir īpaši svarīgi arī brīžos, kad cilvēks ar tevi dalās ar kaut ko ļoti svarīgu vai ar savām sajūtām, un tu spēj to uzklausīt, un tu spēj viņu tā kā pieņemt, jo reizēm labākā zāles ir vienkārši aiziet pie draudzenes un parunāt. Lūk, tā kā noteikti šī nedalītā uzmanība ir tā, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Tad tas, ko mēs varam darīt noteikti, arī kas var būt tās dāvanas, ja? Tad tās var būt noteikti dāvanas, kuras tā kā vedinās mūs uz šo te laika pavadīšanu kopā. Ja, vai tā ir varbūt kāda namiņa rezervācija, kuru mēs, pieņemsim, varam izbraukt kopā un nezinu, pastaigās vai tur uz kalnu vai vēl kaut kur. Ja. Tā var būt arī ceļojuma rezervācija. Tepat pa Latviju, piemēram. Ja. Tāpat tas var būt saraksts, ka, piemēram, hei, reku, mums šogad ir diezgan gars Ziemassvētku brīvdienas. Ko mēs darām kopā, ja? Ko mēs darīsim? Un jūs saplānojat, kas ir tās lietas, ko jūs varētu darīt kopā. Varbūt tas ir pārgājiens, varbūt tas ir kaut kur aizbraukt, kaut ko paskatīt. Varbūt tās ir kādas galda spēles, ko jūs spēlēsiet mājās. Varbūt jūs kopā gribat taisīt, piemēram, pīrāgus cept. Varbūt jūs kopā, respektīvi, piparkūkas cepat. Ja? Tad viss, ko jūs varat darīt kopā, kur būs jūsu nedalītā uzmanība. Ja? Jā, noteikti arī uzaicinājums uz pastaigu, ja, vai arī varbūt brīnišķīgs nedalītas uzmanības iespēja, ko izdarīt. Ja. Vēl tāds brīnišķīgs veids, es šito atceros kaut kādu laiku atpakaļ, sanāca tā, kad pazuda elektrība. Un tā saruna bez kaut kāda liekiem sakariem, televizoru, liekiem trokšņiem fonā bija tikai svecītes, kamīns un viss. Un tas bija tik dievīgi, tas bija vienkārši kolosāls mirklis, un tad, kad ieslēdzās televizors gaismas, tad tā burvība jau pazuda. Tā kā iespējams ir vērts tiešām atslēgt, uztaisīt tādu visādu gadžetu detoksu uz kaut kādu laiku, varbūt tas ir tikai viens vakars, varbūt tas ir tikai pāris stundas, bet tas noteikti ir to vērts. Varbūt tā var būt arī grāmata, ko jūs izlasat kopā ar bērniem, vai izlasat viens ar otru, ja? Vai arī tu velti laiku sev un izlasi beidzot ar sevi pabūt kopā un izlasīt kādu grāmatu vai noskatīties kādu filmu, jo šeit ir pavadītais laiks kopā ne tikai ar cilvēkiem, bet arī, ko tu vari veltīt pati sev. Jo tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Lūk, protams, tad, kad mēs pavadām laiku kopā, atkal jau viena no brīnišķīgām, tas ir noteikti attiecās uz visām mīlestības valodām, pilnīgi noteikti, bet noteikti viena no tām brīnišķīgām lietām, kas mūsu šīs te sajūtas pastiprinās vai radīs šīs te patīkamās atmiņas, atkal jau ir mūsu aromāts, kuru mēs varam pilnīgi viegli un tikpat mēs varam taisīt šīs te, piemēram, Ziemassvētku dāvanas vai ziepītes vai sveces kopā, ja, vai kādus maržu rullīšus, ko dāvināt mīļajiem, un atkal jau tas būs brīnišķīgs kopā gan pavadīšanas laiks, gan ļoti tāda pievienotā vērtība. Un vēl es esmu ielikusi difūzeru bildītes, kad mēs atkal varam ieslēgt difūziju un radīt šo te patīkamu aromātu mājās, jo ļoti bieži ir bijuši cilvēki, kas saka, un Ziemassvētku, vai, piemēram, šis aromāts man asociējās, piemēram, ar Ziemassvētkiem pie olmītes, ja. Un tad tas arī ir, ja domājam par bērniem vai domājam arī viens par otru, ja, tad iespējams šie var būt arī mūsu mīļākie Ziemassvētki, kad mēs esam savā ģimenes lokā un mums ir šis brīnišķīgais aromāts, kāds jau fonā, un viņš mums radīja šīs patīkamās sajūtas, kad šis aromāts man atgādina ātru tos Ziemassvētkus, ka mēs tur spēlējām galda spēles un mums nebija fonā nekāds televizors un nebija trokšņaini ciemiņi, ja, kā piemēru, kad noteikti atceramies, jā, kad mēs varam, kad ar šo te aromātu palīdzību mēs varam uztaisīt savu šo te emocionālo lielisko pozitīvu ankuru, turklāt šīs patīkamie aromāti un ēteri lieliski piepilda gaisu, telpu
rada foršu svētku atmosfēru jau paši par sevi. Tā kā tā noteikti varētu būt brīnišķīga dāvana, īpaši tiem, kuri novērtē laiku mājās kopā, un arī kam ir svarīgs šis te kopā pavadītais lieliskais laiks, brīnišķīgā atmosfērā un aromātu gaisotnē. Trešā mīlestības valoda ir mūsu mīlestības darbi. Jeb tas jau, ko te jau dāmas rakstīja, ja? Tad kaut kas, ko mēs izdaram kopā. Kaut kas, rekur. Tad tas, ko, ja mēs pajautāsim tam otram cilvēkam, vai arī, ja tev patīk, ka tev jautā, kā es varu to palīdzēt, un tu tāds, es neesmu viena, man var kāds palīdzēt, ja. Tas varbūt, ja mēs skatāmies, es vakar biju Instagramā, ja varbūt kāds redzēja ieliku, ja mēs skatāmies tā mīlestības valodām, tā vienkārši, ja kā saprast, kādas tad viņas ir, tad, ja mēs skatāmies uz šiem te mīlestības darbiem, tad mīlestības darbi ir tie, kas ir, es uztaisīšu tev kafiju, vai es uztaisīšu tev tēju. Ja tu paguli brokastīs, es tev pagatavošu. Iepriekšējais aiziesim kopā iedzert kafiju. Ja? Būsim kopā to laiku, aiziesim kopā iedzert kafiju. Un tas vēl tas sākotnējais atkal jau, kas mums bija, kas mums bija, tagad Intra aizmirsa. Kopā apliecinājām vārdi, ja? Tātad tava kafija ir pati labākā, iesim kopā iedzert kafiju, ja? Un es pagatavošu to kafiju. Un, protams, tas noteikti varbūt arī kaut kas tāds, kas atvieglo šo ikdienu, ka tu saproti, ka ir kaut kāda darba vienkārši sakrājušies, kas ir jāizdara vai līdz svētkiem, vai šonedēļ, vai šodien, ja, un tu saproti, ka tu netiec galā, un tev ir cilvēks, kas tev var to palīdzēt, jo, ja tev ir jābūt kaut kur, kaut kas jāizdara ārpus mājas, tad mājās, piemēram, tavā vietā var kaut vai nomazgāt traukus, un to jau būs, superīgi, ja, vai piemēram, aizdīt mašīnu, uzpildīt degvielu, nomazgāt, un kas atkal jau sievietē varētu būt tāds, forši, kāds manā vietā to izdarīja, paldies, jā. Vai, piemēram, tas, kas noteikti var atvieglot ikdienu, kas, protams, ir tāda, salīdzinoši liela dāvana, ja, tad varbūt tās vienkārši var nopirkt trauku mazgājumu mašīnu, ja, un tas atvieglos tavu ikdienu, jo to nebūs visu laiku īpaši ģimene liela, ja. Tas, ko mēs varam skatīt arī no tādām, ko tavā vietā var izdarīt. Piemēram, arī šīs Ziemassvētku dāvanas, lai tu viņas sataisītu īpaši, ja tu taisi pati, tad varbūt var aiziet tavā vietā, vai tu uztaisi sarakstu un aiziet, un kāds atnes tev, piemēram, visu vai priekš dāvanu gatavošanas, vai priekš pīrādziņu cepšanas. Ja tad kaut ko, tas varbūt arī sīkums, kas noteikti var atvieglot tavu ikdienas darbu, un tu jutīsies, cik forši, ja, vai ka kāds manā vietā to izdarīja, man palīdzēja, ja, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tās ir rūpes, ko par tevi izrāda, vai ko mēs atkal varam izrādīt par citu cilvēku, ja, vai, piemēram, lai tu pievērstos dāvaniņu gatavošanai, ja, tad tu esi, kāds cits ir uzņēmies, piemēram, rūpes par citām lietām, un tev pilnīgi veltīs atdevis laiku, kad tev ir tavs vakars, un tu vari mierīgi noskatīties webināru, tu vari mierīgi izdarīt kaut kādas lietas, kas tev ir svarīgas, vai tu vari mierīgi ieiet vannā, es pieskatīšu bērnus, piemēram, ja, un tad tas ir tāds, wow, super dāvana, piemēram, ja. Tā kā šie mazie mīlestības darbi noteikti ir tādi ļoti, ļoti vērtīgi. Tad nākamā, laikam viena no tādām tādām vienkāršākajām dāvanām. Jā, ja mēs šeit skatāmies no tās mūsu ēteriskās puses, ja, par šiem mīlestības darbiem, tad, kā jau es minēju, tad sagādāt šo nepieciešamo visu priekš dāvanu pagatavošanas. Ja. Tad, ja mēs gribam uztaisīt, un mēs plānojam noteikti meistarklasi, kurā es pastāstīšu, kādas kolosālas dāvanas mēs varam sataisīt savām rokām, lai iepriecinātu savus mīļos, tad jums noteikti būs vajadzīgs kaut kāds laiks, un kā minimums, lai arī pievienotos gan šim te webināram, un lai jums arī būtu laiks viņu pagatavot visu, ja? Vai atkal jau, ka jums kāds varētu to visu sagādāt, visus izēvielas, lai jums par to nav jāuztraucās, jo jums iespējams nav laika tam visam, ja? Vai atkal tās rūpes, kad jābrauc, jāmeklē, jāatrod, tas viss jānopērk. Lūk, tā kā noteikti tās ir tādas lietas, ko var jūsu vietā kāds izdarīt, bet nevis tikai izdarīt tā sautīgi, bet tiešām palīdzēt, ja? Lūk, tad
Ja mēs skatāmies par dāvanām. Dāvanas, šī mīlestības valoda dāvanas, tā ir tāda taustāms mīlestības apliecinājums, ar kura palīdzību mēs tikai atceramies šo cilvēku vai viņam atgādinam, ka, hei, es par tevi domāju, es gribēju tevi iepriecināt, tu man esi svarīgs. Un tas var būt tāds negaidīts, patīkams pārsteigums, kas nozīmē to, ka, ja cilvēkam, piemēram, svarīgi ir mīlestības valoda kopā pavadītais laiks, viņam nav tik svarīgi šīs dāvanas, tad visu laiku viņam dāvinot šīs dāvanas, viņš varbūt jūtās tās dāvanas, labāk aizējam kopā pastaigāt, ja? Tas nenozīmē, ka viņš nepriecāsies par dāvanām, bet viņš tiešām daudz vairāk novērtētu kopīgu pastaigu vai, apsēžamies un parunājam, vienkārši pasēžam kopā un paskatāmies filmu, ja, vai darām kaut ko kopā, ja, un tas nenozīmē to, ka viņš nebūs priecīgs. Viņš būs priecīgs vai viņa, ja, bet šīs te nianses ir dažādākas, ja. Varbūt, ka jūs jau sākat novērot, kas jums ir atšķirīgs un kādas nāk sajūtas. Ja mēs runājam par dāvanām, tad šeit ir noteikti arī sievietes, kurām ir svarīgi šeit mīlestības apliecinājumi ziedu veidā. Ja? Tad viena saka, man vajag, lai viņš man dāvina ziedus, man tas ir svarīgi. Cita saka, man tos ziedus nevajag, labāk, lai viņš mājās krānu salabo, ja? Kas ir atkal šie mīlestības darbi. Ja? Kad ja mēs runājam atkal par partneriem, kas ir visvienkāršāk saprotams laikam, tad atkal tas ir tās lietas, ja? vai šie palīdzības darbi, ja, vai varbūt tās ir svarīgāk, ka viņš izdara kaut ko citu, ja, un ja mēs runājam katrs citā valodā, vai atkal vienam ir svarīgs dāvans, otram šie darbi, tad ir tikai nesaprašana, tad ir tā kā mums pa vidu trūks tulka, ja mēs runājam atšķirīgās valodās mazliet. Lūk, tad noteikti dāvanas var būt gan pagatavotas savām rokām īpaši, un ja, piemēram, cilvēkam ir tā, ka jūs izpildīsiet testu, jūs arī redzēsiet, kādas jums varbūt ir divas līdzīgas, kur tie varētu būt ļoti, ļoti tuvu, ja? Divas, piemēram, dāvanas, ja? Tad, nevis dāvanas, bet šīs ir divas valodas, un tad varbūt tās šī te pagatavotā dāvana ar kādu, ja cilvēkam vēl ir svarīgi apliecinājumu vārdi, ja? Tad ar skaistu kartiņu par to, ka tu man esi ļoti svarīgs, un es īpaši par tevi piedomāju, ja? Lai gan to noteikti ir pielikt jebkurai dāvanai klāt, es domāju, cilvēks priecāsies par to tik vai tā. Lūk, šeit noteikti var derēt, piemēram, šī advents kalendārs, ja, kad katru dienu ir kaut kāds mazais pārsteigums, vai arī tas var būt, ka, piemēram, tagad līdz gada beigām mēs zinām, ka mums cilvēkam patīk, vai tas var būt bērniem jau arī tieši tādas pašas valodas, ja. Mazās kaut kādas lietiņas mēs tagad zinām, ka, piemēram, mūsu partneriem, piemēram, patīk šīs dāvanas, ja, ka mēs novērojam, ka, jā, drīzāk viņam šīs dāvanas, ja, tad mēs varam tagad varam jau visu laiku, ja, bet varam tagad, piemēram, līdz Ziemassvētkiem kaut kādas mazās dāvanīgas kaut kur ik pa laikam ielikt, vai tā būtu konča, piemēram, somiņā, ja, vai varbūt tās atkal kaut kāds patīkams maziņš pārsteigums mašīnā, ja, vai, ja mēs runājam par šo te kafiju, ko es minēju iepriekš, ja, tad dāvana noteikti būtu, ka, hei, es tev nopirku kafiju, vai es atnesu kafiju, ja, ko mēs tā kā uzdāvinam, ja. Piemēram, tā kā negaidot, ja, tā doma tāda, ka, protams, mēs varam pagatavot un uzdāvināt, bet tas ir tā doma, ka tas tāds kaut kas negaidot, ja. Noteikti cilvēkiem arī, kam patīk dāvanas, viņi noteikti novērtēs arī skaistu iepakojumu, skaistu iesaiņojumu. Noteikti viņiem ir ļoti svarīgi dzimšanas dienas datumu, vispār svarīgi datumu atcerēšanās, tad kāzu jubilejas vai dzimšanas dienas vārda dienas un, tur, nezinu, pirmā satikšanās un tā tālāk, ja, kaut kādi tādi svarīgie datumi. Noteikti iepriecināt mēs viņus vēl varam, piemēram, arī mājās vai pagatavojot kaut ko, kas viņiem ļoti garšo vai nopērkot kaut kādu mīļāko kārumu, ja? Tad izdarot atkal kaut kādu tādu dāvanu, sagādājot, sarūpējot dāvanu, kas to cilvēku ļoti, ļoti iepriecinās. Noteikti tie, kam patīk dāvanas, un kuri varbūt, ka tev patīk dāvanas, un nenozīmē, ka mums vienmēr dāvanas jāgaida ir no citiem, mēs arī sev viņus varam uzdāvināt. Ja nenes neviens ziedus, tad aizej un nopēc pati, jo tev tas ir svarīgi un tev patīk. To var mierīgi to arī izdarīt, ja. Lūk, tā kā noteikti tiem, kuri gaida savas dāvanas vai grib iepriecināt sevi vai grib uzrakstīt rūķim vēstuli, salavecim vēstuli par kādu dāvanu vēlēs saņemt, tad noteikti visi varētu priecāties arī par gan mājas apliecības komplektu, es domāju, gan par jebkuru eļu, kuru tu varbūt jau sen gaidi un kaut kā nevari savu visu laiku saņemties un iegādāt un uzdāvināt. Ja? Tā kā noteikti šī dāvana
šī aromātiskā dāvana noteikti var būt tieši priekš tevis. Jā, tad vēl viena ļoti, ļoti svarīga dāvana. Ne dāvana, bet mīlestības valoda ir fiziskie pieskārieni. Proti, ja mēs atceramies kafiju tad, vai tēju, ja, tad mēs dzeram kafiju, piemēram, bet mēs esam ļoti tuvu. Vai mēs, piemēram, ejam pastaigā, mums ir kafija, bet mēs esam sadavušies rokās. Ja? Tad šeit ir tas fiziskais pieskāriens, fiziskais kontakts, jo tuvāk man ir cilvēks, jo labāk es jūtos. Un vispār zinātnieki jau ir aprēķinājuši, cik tu reizi dienā vajag apskauties, un jo vairāk mēs apskaujamies, jo vairāk laimes hormonu daudzums. Un šie cilvēkiem ir šie fiziskie pieskārieni svarīgi, viņi var palikt slimi slimi, es domāju, tādā pārnestā nozīmē, cik ļoti viņam vajag šos pieskārienus, ja. Tāpēc noteikti labākā dāvana šiem cilvēkiem ir masāžas, dažādas apmeklējumi, dāvanas, dažādu ķermeņa kopšanas produktu veidā, ja. Noteikti kaut kādi mīksti plēdi, jo viņiem šīs taktīlās sajūtas, ja, kad es varu kaut ko apsikties, ja, ka man ir patīkami, ka man āda jūt šo te visu. Noteikti tās ir dejas, jo tur arī partners ir tuvu, ja. Tad pieskārieni, apskāvieni ejam garām, ja, kad cilvēks iet garām, viņš pieskarās, ja, ka ir svarīgi, kad ir visu laiku kaut kāds šis fiziskais kontakts. Un šeit atkal ir jāsaprot īpaši partneru attiecībās, ja mēs esam vienam šie fiziskie pieskārieni ir ļoti svarīgi, un otram viņi pilnīgi nav svarīgi, bet viņiem ir svarīgi, piemēram, dāvanas, ja. Tad, lai atkal nav konflikts, piemēram, tad var izrunāt, un tāpēc ir forši, ja mēs šos, tad, piemēram, testus izpildam ģimenē un saprotam, kurš kuram ir svarīgāks, jo ja es zinu, ka, piemēram, manam līdzcilvēkam, manam partnerim patīk fiziskie pieskārieni, es tam pievērsīšu vairāk uzmanības, ja. Ja es zinu, ka viņam patīk vairāk dāvanas, es varu pievērst vairāk uzmanības, ja, jo vienkārši runājot nepareizā valodā, mēs nesaprotamies, un var būt kaut kāds atkal tāds, viņš mani nemīl, ja, vai viņa mani nemīl, ja. Tā kā īstenībā tas ir, ja mēs tā aizdomājamies tā patiesi dziļi, tad īstenībā tur ir ļoti, ļoti liela tiešām tāda nozīme, ja, jo varbūt viena sieviete saka, man vajag visu laiku ziedus, un vīrietis saka, kam tev vajag tos ziedus, ja tev ir, vai arī pirms vienreiz to pateicu, es tev mīlu, kam to vēl vajag teikt, viņai tā, kurai vajadzīgi apliecinājumi vārdi, ja, un ir visu laiku kaut kāds izsavienojums, tāpēc, ka, viņš man vienreiz pateica, pirms 10 gadiem vairāk nesaka, ja. Tāpēc, ka viņam ir svarīgs varbūt šie te mīlestības darbi, ja, un viņš ar darbu tev parāda to, ka viņš pieskrūvē kaut ko, viņš kaut ko izdara, vai viņš samains puldīti, tas ir viņa mīlestības apliecinājums, viņa mīlestības šis te, ka viņam liekas, kā es visu kaut ko daru, kāpēc viņiem tā liekas, ja. Viņai ir svarīgi šis te ziedi, un ja viņa par to nekad nesaka, cita lieta, ja viņa par to saka un nav reakcijas, bet ja viņa par to saka, un cilvēks to ņem vērā, tad atkal var izveidoties pat ļoti, ļoti šīs atkal tādas brīnišķīgas atjaunojošas sajūtas un jūtas. Lūk, tas, ko mēs varam uzdāvināt šiem te fiziskā pieskāriena mīļotājiem, mēs varam arī masāžu taisīt paši. Meitenes, kuras ir apmācījušās Raindropu, zina šo te mūsu aromaterapijas masāžu, par ko es arī nesenā webinārā stāstīju. Noteikti varat taisīt pašas, padzešos. Noteikti varat šo Raindropu masāžu taisīt saviem partneriem, īpaši tiem, kam patīk. Tas tā gan būs brīnišķīga dāvana visiem, arī, man liekas, tiem, kam pieskārieni varbūt nav tik ļoti vitāli svarīgi, bet tā vai citādi tas būs ļoti, ļoti laba dāvana, kā minimums fiziskiem un emocionālajiem ķermenim, bet tiem, kam tas ir svarīgi, tad, to var darīt biežāk. Pirmkārt, gan biežāk, otrkārt arī, ja jums ir, piemēram, šīs te ko var, kā dāvana, ja, noteiktiem cilvēkiem patīk arī izmantot dažādus ķermeņa kopšanas līdzekļus, ja, ko viņš uzklāj zādas, un kāpēc, lai to neizmantotu tādu labu, tad, piemēram, masāžas eļļa, kas ir atkal dažādākām etiskajām eļļām jau sastāvā, vai atkal, mēs zinām, daudz ir iemīļojuši šim tīro V6 maisījumu, kuram jau tad var pielikt klāt savu vēlamo, ja. Ētisko eļļu atšķēdīt un izmantot masāžai, tikpat tā varbūt arī pēdu masāža.
Tikpat tā varbūt vienkārši muguras masāža, muguras tāda samīļošana, ja bez tādas speciālas masāžas tehnikas, tā kā noteikti var uztaisīt, ja ir ideālais variants, kad abiem, piemēram, patīk šie fiziskie pieskārieni, tad uztaisiet. Tad jums pirms ļoti labi derēja šis sensation, kas man te ir maisījums, tas ir tāds tieši priekš romantiskais maisījums, kā es saku, dievīgs tāds aromāts, jā. Lai to tā kā vēl uztaisītu tiešām tādu viens otram brīnišķīgu. Gan masāžu, gan tas fiziskam ķermenim būs ļoti labs, gan tas vēl emocionāli vēl vairāk satuvinās. Ja? Lūk, viņu var izmantot jau tādu, kas ir gatavs jau šajā te maisījumā, vai nu arī, ja jums ir piemēram B6 vai kāda bāzes eļļa, jūs, protams, varat iepilināt atkal ētisku eļļu šajā te bāzītē un izmantot kā tādu foršu dāvanu. Lūk. Jā, kā jau es minēju, noteikti atceraties iepriecināt arī sevi. Tas ir viens no vissvarīgākajiem vispār saprast, kāda te ir mana mīlestības valoda, ko tad es varu izdarīt vēl priekš sevis, kā es varu sevi palutināt un iepriecināt. Tā kā noteikti neaizmirstam arī par sevi. Šīs bija 5 mīlestības valodas. Dāmas, varbūt jums jau ir kādas sajūtas par to, ko mēs tagad izrunājām, izgājām cauri. Šīs 5 mīlestības, kamēr es te stāstu, jūs varat ierakstīt chatiņā vai pieslēgties. Šīs te 5 mīlestības valodas ir grāmata, un savulaik, kad es to grāmatu lasīju, viņa tiešām man tā mazliet vēl tā salika pa plauktiņiem tā, ka likās, nu jā, īpaši, kas attiecās uz tādu tiešām ikdienu sadzīvi un partnerattiecībām, jo tiešām tu saproti un skaties, ka cilvēkam varbūt ir svarīgs kaut kas viens, ja, bet tev ir svarīgs atkal kaut kas cits, un tad var tā izrunāt un nonākt pie ļoti interesantām tādām atziņām un padarīt vēl gan attiecības, gan savu tādu uztveri tādu dziļāku un jēgpilnāku. Kā jums atsaucās šīs te valodas? Kāds kaut ko var ierakstīt? Jūs jādomā, ka jūs, ka visi dzirdēja un klausījās, ka es nerunāju tikai pati ar sevi. Padalieties, kādas bija jūsu sajūtas, kamēr mēs iesim tālāk. Vai kaut kur jau sevi saskatījāt, kura noteikti jau ir jūsu valoda? Jo te ir atkal svarīgi, ja jūs, nu tā kā, ka mēs izgājām cauri šīm te valodām, protams, nevienmēr mēs varam piemeklēt tikai, varbūt, kas attiecās uz Ziemassvētku dāvanām, tieši tikai tādas dāvanas, ja, kas attiecās tieši uz konkrēto valodu, taču mēs pilnīgi noteikti varam uztaisīt foršus akcentus, kas to vēl pastiprinās. Klausījos un saskatīju sev tīkamāko valodu. Jā, kolosāli. Jā, es jums vēl, kā es solīju, iedošu vēl to testiņu, tad noteikti paskatīsiet, un tas vēl tā kā apstiprinās, jā, to sajūtu noteikti, un to valodu. Jā, nu forši vēl kāda uzrakstīs, skatos te čatiņu. Padalieties, dāmas. Saskatījāt sevi kaut kur? Dāmas ir kaut kur ceļā. Varat arī pieslēgt mikrofonus, ja nevarat runāt. Racīti, saskatīju, jā. Jā, pieskārieni ir superīgi, drusku pietrūkst, jā, mīļā. Es arī esmu noteikti tāds arī pieskārienu cilvēks, man tas ļoti patīk, jā. Lai gan, protams, mums īpaši sievietēm, man liekas, mūsos, tāpat kā ir šīs te došas, jā, no ajurvēdas, jā, gan uguns, gan zeme, gan gaiss, gan tāpatās ir arī šīs mīlestības valodas. Tas nenozīmē, ka mums ir svarīga
vai kāda ir nesvarīga. Ja? Tad kaut kur tā kā ir kaut kas, kas īpaši tajā brīdī, ja ir kaut kur pārsvars uz vienu vai otru un kaut kādu vienu šo te valodu tu nesaņem, tad tu sāc just, ka jā, tev viņa tomēr ir svarīga un tev viņas ļoti, ļoti pietrūkst. Jā. Ziniet, kā ir, tad, kad tu pietrūkst pieskārienas, atceros, mums arī no jogas bija šis vingrinājums, un īpaši tad, ja tā ļoti pietrūkst un piespiest jau mīļu, tā teikt, nevienu nevar, ja? Ar varu mīļš nebūs, ja? Bet mēs vienā praksē taisījām, kā samīļot sevi, savu iekšējo bērnu un vispār sevi. Tad var izdarīt tā, tā sevi samīļot un pasēdēt kādas minūtes, 5, 10. Jūs redzēsiet, es no sākuma domāju, kaut kā jocīgi, tas taču nav tas. Bet tad, kad tu tā sēdi ilgāk, tad tu saproti, ka ne, īstenībā ir forši. Un kaut kā tā ļoti, ļoti patīkama sajūta. Nu tā, ka sevi arī citreiz tā samīļo. Jā. Nu labi, tad pārējās vēl padomā un rakstat vēl. Jā, jo šeit, ko es vēl noteikti gribu uzsvērt, kad arī brīžos, ja, kad mums, piemēram, pietrūkst vai šo te pieskārienu, ja, vai pietrūkst kāda cita valoda, vai atkal mēs runājam, kā es teicu, šajās dažādākajās valodās, ja, tad varbūt cilvēks ir nopirkt, briljanta gredzenu, bet tev ir svarīgs tas pieskāriens, ja. Un tu vari apraudāties aiz tā, ka ārprāt tev labāk nebūtu tas gredzens, bet stundu ilgs vienkārši, nezinu, samīļojiens, piemēram, ja. Nu tā, ka vienkārši ir šīs lietas, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgas. Tad, kad mēs saprotam, kas man ir svarīgs, tad es varu tam otram pateikt, kas tev ir svarīgs, ja. Lai viņš var iepriecināt mani tieši un šajā valodā, kāda man ir svarīga, kādu es dzirdu, kādu es uztveru, jo varbūt vienam liekas, kad kaut ko visu laiku tev palīdzot darīt, es taču jau rekuru, es taču jau visu izdarīju, kas vēl nav labi, ja? Tev vajag, lai to vienkārši atnāk un samīļo, piemēram, ja? Un tu pati visu izdarīsi, piemēram, ja? Tā, es secinu, ka lielāku prieku gūst no dāvināšanas un rūpē par citiem. Pati saņemu šo visretāk. Ļoti patīk pieskārienu masāžas. No sevi gan protu palicināt un iepriecināt lieliski. Nu jā, tas ir labi, forši. Jā, dāvināšanas prieks tā ir tiešām tāda, un kad tu vēl trāpi desmitniekā, un ja tu vēl tā padomā, jo tas, ko es arī gribēju arī varbūt šogad tā pirms svētkiem, un kāds bija arī galvenokārt šī te webināra tāds mērķis, noteikti arī tā mazliet aizdomāties, jo man tiešām šogad nepietrūks kaut kādas tur skriešanas pa veikaliem, un taisnība sakot pēdējos gadus, kopš man reizes es to īstenībā nedaru, jo man jau viss ir sapirkts jau sen, es jau zinu, ko man kuram vajag, un es vispār esmu mierīga. Bet tā vai citādi tā apkārtējā kaut kāda tāda burzma un drūzma un skraidīšana pa bodēm gaisā bija, un šogad viņa, man liekas, ir mazāka. Man tā es gribētu tos domāt, varbūt tāpēc, ka es vienkārši neesmu tik daudz tajās bodītēs, nezinu. Bet tā vai citādi aizdomāties par to, ka tā personīgāk padomāt varbūt par katru mums mīļu cilvēku, kad es viņu šobrīd gribētu iepriecināt. Un arī, ja varbūt jums nav iespēja iedot, piemēram, testu tam otram cilvēkam, lai tu saprastu, ja, varbūt vīrieši negrib kādreiz viņu pildīt, ja. Bet mēs varam novērot un paskatīt, ka, piemēram, kurā brīdī tas cilvēks ir tāds, vai, piemēram, kurā brīdī vai ko viņš visbiežāk saka, ja, kad, vai viņš ir priecājies vairāk, kad viņam kaut ko aizved, vai varbūt, piemēram, zinu, ka mana māma, piemēram, priecīgi, mēs vienkārši pavadām kopā laiku, vai mēs kaut kur kopā aizbraucam, ja. Viņai tā lielākā, kā vienmēr saka, man neko nevajag dāvināt, man galvenais, ka jūs esat, ja. Un tā ir noteikti jau tāds signāls, kad viņai ir svarīgi, lai es atbraucu, viņai nav tik svarīgi, vai es viņai kaut ko uzdāvinu, viņai vispār nav svarīgi, es viņai kaut ko uzdāvinu, ja es uztepšu viņas mīļākos pīrāgus, piemēram, vai kaut ko pagatavošu, viņai jau būs pilnā laimē, pati jau visu kaut ko sagatavojas iepriekšā, ja. Ka mēs varam dzirdēt, kas tam otram cilvēkam ir svarīgs, ja? Vai, piemēram, viņš varbūt tās, ka tu kādreiz esi kaut ko uzdāvinājis, viņš varbūt ir pilnīgā laimē un par to dāvanu vēl stāsta vēl tur gadiem, ja? Kad ko man tur uzdāvināja, ja? Vai varbūt tās atkal, tu esi kādreiz kaut ko atzinīgu par kādu pateicis, ja? Un tas cilvēks joprojām to atcerās, un viņš ir to tā īpaši izcēlis, ja? Vai kaut kā tā, ka, jā, redz, toreiz tu nezinu,
pateici, ja, par mani, vai tas man bija ļoti svarīgi un paldies tev, ja. Kad mēs varam tā patīt, pa katru tā padomāt, patīt to bildi atpakaļ un kā cilvēks runā, ko viņš saka tajos brīžos, kas viņam ir svarīgi, ja. Lūk, tā kā noteikti mēs tā varam paanalizēt arī citus, pat ja jums nebūs nekāda tur testa, kura tā valoda varētu būt viņam tuvāka, ja, to mēs arī jau varam tā mazliet nojaust tomēr aiz tādas sarunas, vai ka jau tas cilvēks mums tomēr ir tuvāks, mēs jau zinām, kas viņam ir svarīgs. Ja? Vai, ja sievietē mājās vienmēr ir ziedi, tad jau mēs zinām, kad viņai tas ir svarīgi un var dāvināt. Viņa par viņiem tikai priecāsies. Ja? Savukārt ir citas, kuras tiešām viņam ziedi vispār, viņam nekāda zaļuma mājās nav, viņš vispār, nezinu, pat lāgā, respektīvi, tas viņam nekādu prieku nesagādā. Ja? Tad visticamāk, tā mīlestības valoda būs atkal kaut kāda cita, ja? Vai tā vajadzība atkal būs kaut kāda cita. Lūk. Tā kā noteikti tāda viela pārdomām, kuru mēs noteikti nebeigsim tikai šajā webinārā, bet tā iesaku tā padomāt vai uztaisīt pat tādu, varbūt savu cilvēku sarakstu, kurus tu gribi tā īpaši iepriecināt un padomāt, kā tu varētu viņus iepriecināt vai kādā valodā viņš runā, lai tu varētu viņu tā īpašāk uzrunāt. Labā ziņa ir tā, kad ja mums ir kāds, kuram vajag aizsūtīt dāvanu, kad mēs varam, protams, uztaisīt paciņu, bet tikpat arī mēs varam uz viņa adresi uztaisīt sūtījumu. Ja, ja man, piemēram, ir labi draugi īrijā uz ģimene, uz kuriem es pat varu noformēt pasūtījumu uz viņu adresi, jau pataisno no kompānijas. Tāpēc tas noteikti atvieglo arī visādas piegādes un nedod Dievs kaut kur kaut kas pa ceļam pazudīs, jo šobrīd tas tā arī notiek. Vai ik pa laikam, bet, kā kompānija sūta, tad, vismaz tur ir drošāk. Lūk. Jā. Protams, mana mīļā sastā mīlestības valoda ir ētiskās sēļas, ar kurām, manuprāt, greizi neaizšaus, ja vienīgi tiešām cilvēkam, kurš varbūt tās vispār nesaprot, kas tas ir, tad tur ir vajadzīga vairāk, varbūt, pastāstīšana, kā viņas izmantot, bet tikpat tas var būt arī kaut kas jūsu gatavots, kaut kas jūsu tā īpaši sarūpēts, kur jūs esat pielikuši šīs tēļas klāt, vai tās ir, piemēram, jūs varat pagatavot brīnišķīgu vannas sāli, zinot, ja cilvēkam mājās ir eļļa, ja, vanna, vai jūs varat pagatavot ziepītes, kas šobrīd nodara visiem, ja, vai jūs varat pagatavot kādu sejas serumu, ko noteikti cilvēks sievietē galvenokārt izmantos, jo, viņu nevar neizmantot, ja. Lūk, tā kā, vai tie var būt atkal kaut kādi citi līdzekļi, ko mēs paši varam uztaisīt, kas ir ļoti vienkārši, bet atkal mēs varam nodot šo te burvību ar aromātiem atkal cilvēkam. Lūk, jā, gadījumā ir vēl kāda no jums, kurai nav šis lieliskais komplekts mājas aptieciņas, tad, īstenībā, ja jūs gribat to saņemt pirms Ziemassvētkiem vai uzdāvināt kādam draugam, kādai ģimenei vai kādam savam mīļam cilvēkam, tad, lai mēs tā garantēti viņu saņemtu, es gribētu teikt, ka pēdējais laiks, lai uz Ziemassvētkiem viņš atnāk. Protams, tas nenozīmē, ka viņš nevar atnākt vēlāk un par to būs mazāk prieka, ja. Man ir bijuši gadījumi, kad 23. datumā izdomā, ka jā, es gribu dāvināt draudzenei komplektu, un es saprotu, ka viņš vienā dienā nekad neatnāks. Ir laime tad, ja man ir kāds rezerves komplekts, bet, ja nav, man ir gadījies, kad mēs izdrukājam. Es atceros, jā, bija pagājušajā gadā meitene izdrukāja ļoti skaistu apsveikumu ar šo te komplektu un ar to, ka šī tava dāvana, ja, kurai šobrīd ceļā pie tevis, jo rūķi mazliet aizkavējās. Ja, tā kā, lūk, tā kā, protams, no situācijas vienmēr var iziet, bet patīkami jau ir tā viņus attalstīt un izņemt ārā. Tā kā, lūk, protams, par ticīgu dāvināšanas prieks, tas ir tiešām milzu prieks, tad mēs jau tā kādu nevarēju, nenoturējot, protams, un arī mums ir brīnišķīga šobrīd viņam arī cena, tieši mūsu grupas, ja, tā no kompānijas, tā ir mūsu iniciatīva, līdz ar to tā ir gan vēl mazāka nekā tikai dāvanā ar piegādi, ja, tā kā noteikti, ja jūs domājat varbūt par otru komplektu vai kādam draugam vai kā citādāk, ja, tad noteikti rakstiet vai man vai atkal tam, kurš jums šodien linku aizsūtīja, ja, uzaicināja.
Tā kā un saņemiet savu dāvanu, jo pa šitādu cenu ja nu gadījumā kādam vēl nav, bet man liekas, ka jums visām ir. Bet tiem, kas skatīsies ierakstā, ja, tad ņemiet vērā vēl burtiski tuvākās 2 dienas, tad vēl to var izmantot. Ko? Un uz ko es jūs aicinu? Aicinu šīs dāvanas pagatavot pašiem ar savām skaistajām rociņām un uztaisīt gan lūpu balzāmus, gan skaistas aromātiskas ziepītes. Šis būs ļoti praktisks webinārs, par tik, cik mums nekādīgi šobrīd nav iespējas sanākt kopā, lai mēs to izdarītu klātienē, jo parasti ap šo laiku mēs sanācām klātienē un taisījām dažādas aromātiskās meistarklases. Diemžēl laiks ir tāds, kāds viņš ir, tāpēc varbūt tas pat ir labi, jo tad mums var saglabāties šie ieraksti un var vairāk cilvēku pieslēgties un tikt no savām mājām pievienoties. Tad trešdien jau šo trešdienu 7:00 vakarā pēc Rīgas laika mēs taisām dažādas jau dāvanas. Tas būs nevis tikai, ka es stāstīšu receptes, es reāli rādīšu. Vai es būšu viena, vai man būs vēl rūķis palīgā, tad tas vēl ir jautājums, bet tā vai citādi mēs jums rādīsim, kā praktiski cik paņemt, ko darīt, kā samaisīt, kā tam ir jāizskatās, kā tas viss notiek, īpaši kā arī kā lūpu balzāmiņu ziepes, tas ir kas tāds. Tāpat arī par smaržu žulīšiem un vēl man ir padomā vairākas tādi pārsteigumi, ko jums vēl iedot klāt, kas ir ļoti vienkārši, bet brīnišķīga ideja, ko vēl var sataisīt, lai pārsteigtu savus mīļos. Tā kā noteikti pievienojieties visiem, kas mums ir mūsu Aromalife grupā. Šis webinārs ir bezmaksas webinārs, tā ir dāvana. Savukārt visiem pārējiem, kas vēl nav, bet noteikti kādreiz būs, tad tā ir atsevišķa samaksa, ja? 9,90 eiro. Lūk, tā kā aicinu pievienoties, būs noteikti ļoti interesanti. Tad, tagad es jums ielikšu čatiņā jums testu, kuru jūs varat izpildīt. Šo testu jūs noteikti saglabājiet, atveriet un saglabājiet sev datoros, jo čatiņš mums ierakstā nebūs pieejams. Un varbūt jums ir vēl kādi jautājumi. Tad mēs vēl varam izrunāt. Īstenībā testiņš ir visnotaļ tāds viegls un interesants. Tā. Es viņu tagad meklēju, kur viņš man ir. Tas ir tāds ļoti viegls un interesants. Varbūt liekas, ka kāpēc tur kaut kādi jautājumi tā kā atkārtojās, bet viņi neatkārtojās. Respektīvi, viņi atkārtojās ar tādu svarīgu domu, ka tas tā ir psiholoģiski, ja, kad varbūt tās ar vienu šī brīdī liekas, kad es izvēlētos starp vienu un otru tā kā šo, bet tanī brīdī, kad ir cita kombinācija, es izvēlos atkal to valodu, ja. Tas ir tikai no vairākiem aspektiem, tāpēc nebrīnieties, ka tas jautājums var likties ļoti, ļoti līdzīgs, ja. Tā kā testiņus tagad ieliku, paskatieties, vai jūs varat atvērt viņu, tas ir parasts Word files, nekas sarežģīts, es domāju, ka jums viņam ir jābūt visnotaļ atveramam. Tā kā noteikti atveriet, saglabājiet sev datorā, ja nu kādam galīgi kaut kas nesanāk, tad uzrakstiet man, vai nu es attiecīgi varu izsūtīt caur kādu koordinātoru. Ja jums nav mani kontakti pa tiešo, tad varat rakstīt atkal tiem, kas jūs uzaicināja. Lūk, dāmas, kādas sajūtas? Padalieties. Ko ieguvāt šodien? Ko sadzirdējāt? Ir idejas, jau radās idejas par dāvanām. Varbūt kāds pārdomāja un domā, tagad es savu dāvanu papildināšu ar kaut ko citu, vai varbūt tās kaut kādas atnāca. Citreiz, kā es saku, citreiz webināros, vai man bieži vien, kad es klausos vai konferences vai webinārus, ļoti bieži ir tā, ka es varbūt nesadzirdu konkrēti kaut ko, tādu informatīvi jaunu, bet atkal atnāk pašai kaut kāda tāda atziņa, ka, hei, bet tas taču īstenībā ir tā un tā, ja. Tā kā tas arī noteikti ļoti vērtīgi, un tāpēc ir svarīgi arī tad, kad jūs arī nākat uz webināriem. Protams, ir forši, kad jūs braucat mašīnā, pa ceļam ieslēdzat un klausaties,
tas ir noteikti viens, bet ir vienmēr ļoti vērtīgi, ja jūs esat, tā ka pilnīgi esat klātesoši, jo tad arī tā vērtība lielāka, tad jūs arī dzirdat savu rezonanci, kā jums tā informācija atsaucās, un tā ir tāda vērtīga lieta. Tā kā, jā, uzrakstiet. Saņēmāt, izdodās atvērt, uzrakstiet, lai es saprotu. Es testu ieliku grupā tikko, čatiņā. Viņam vajadzētu būt kā Word failam. Dacei izdevās saglabāt, labi. Es tiemžēl nezinu, kā telefonā atrast. Telefonā tev neatvērsies Word fails noteikti. Skaidrs. Zin kā, tad es ielikšu šito testu mūsu Roma Lives slēgtā grupā zem šite, es uztaisīšu ierakstu, saglabāšu ierakstu un zem ierakstu arī ielikšu testu. Tā kā tiem, kas ir telefonā, tad, viņš nesaglabāsies telefonā, Words diez vai atvērsies, jā. Tā kā, ja kas tad būs, nodublēsim tur. Tā. Sintija, jā, noteikti dāvanas idejām būs no šodienas webināra. Forši. Tas priecē. Uzrakstiet, respektīvi, jā, priekš sevis noteikti atzīmējiet, varbūt vēl kaut kādas vērtīgas atziņas, kas jums atnāca šodien, vai arī, ka jūs pildīsiet testu, tad es arī noteikti iesaku tā, tiešām padomāt un iedziļināties. Un par sevi daudz ko interesanti var uzzināt jaunu šādas te prakses taisot un pildot. Un ja jums ir laiks, tad aiziet uz bibliotēku un paņemiet Gerijas Čepmans 5 mīlestības valodas. Tā ir vesela grāmata. Ja jūs lasat angliski, tad varētu būt, ka viņi ir angļu valodā pieejami internetā. Latviski, man liekas, noteikti ne, tikai grāmatnīcās. Un varbūt, kad arī šī grāmata kādam var būt laba dāvana, iekšā ieliekot kādu foršu šo te grāmatzīmīti, kas ir iesmažināta ar kādu kolosālu eļu. Jā, pašgatavotas dāvanas ir pašlabākās, jā, Dacīt, vai ne? Dacīt mums arī noteikti ir tas rūķis, kurš taisa brīnišķīgas pašgatavotas dāvanas, jā. Gan krēmus, gan dažādas smērītas, ziedītas, tā kā gaidu trešdienas webināru, labprāt gribētu pagatavot pati kādu, jā. Noteikti pievienojieties, es linku, jau esmu ielikusi linku mūsu slēgtajā grupā, tā kā noteikti pievienojieties. Jā, visiem, kam vēl linka nav, tad, respektīvi, kas nav grupā, tad, es jums ziniet, kā, es jums, jā. Te vēl bija noslēgums, lai mierpilni un silti Ziemassvētki, jā, tās bija mans un pats svarīgākais, ka mīlestība tas ir darbības vārds. Mums citreiz liekas, mīlestība tas ir kaut kas tāds, jā, bet mīlestība tas ir darbības vārds un mīlestība ir jākop, mīlestība ir jādara. Un viņa ir jāizrāda, jo ja mēs to nekopsim, tad tā gluži tāpat kā puķa, viņa vienkārši novītīs un viņa ir jāuztur, šī te gaismiņa ir jāuztur. Loks ik pa laikam ir jānomazgā, lai viņš spoži pīdētu un saules spētu, saules arī iziet cauri. Tāpat ar mīlestību, viņa ir sevī šī dzirkstlīte jāuztur, lai nekādi mākonīši un nekādi ārējie faktori viņu nevarētu noslāpēt. Jā, viņa visu laiku ir tā jāspodriņa. Un jā, tā kā. Jā, kas attiecās par šo te pieteikšanos webināram, es tagad droši vien, lai jūs nekavētu, nelikšu vairs nekādus linkus, jo jūs no telefona visticamāk tāpat neatvērsiet, bet būs pieejama saitīt reģistrācijas lapa priekš trešdienas webināra, gan mūsu slēgtajā grupā, gan atvērtajā Aroma Life Facebook lapā. Tā kā noteikti tur skatieties, tur būs, es tulītās arī ielikšu informāciju par pašu webināru trešdienu, un tur būs arī šis te failiņš reģistrācijas lapa, kuru lūdzu aizpildīt, ja? Tā kā labi, tad paldies jums, ka bijāt, lai jūs atrodat katrs savu mīlestības valodu un runājiet ar saviem mīļajiem
tādā mīlestības valodā, kur būs saprotama visiem, un jums nebūs nekāda komunikācija problēma, jūs brīnišķīgi saprastos. Tā kā, mīļie, lai jums tiešām silti Ziemassvētki, bet es neatvados, es saku uz redzēšanos, jo mēs vēl noteikti tiksimies nevienā webinārā šogad. Vēl, lūk, tā kā paldies jums, ka bijāt. Paldies, jā. Paldies. Paldies jums, meiteni. Šodien mēs tā ļoti laicīgi, ļoti konstruktīvi, tā kā, lai jums foršs vakars. Atā. Atā.